Labvakar visiem Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā uz lekciju, faktiski ne lekciju, bet sarunu ciklu Vārds Latvijas dizaineriem. Tātad tā ir 4. sesija šajā sezonā. Un marts ir laikam tāds pirmais pavasara mēnesis. Mēs visi atgūstamies no garās ziemas, mūsos pamostās aktivitāti. Martā būs 2 pasākumi. Tātad šodien mūsu tēma ir grafiskais dizains, kvalitāte informācijas plūsmā. Ja mēs runājam par grafisko dizainu, tā nav tikai grāmata. Grafiskais dizains ir visur. Mēs ar to sastopamies ikdienā. Kaut vai šeit, šajā izstāžu telpā, jūs redzat šobrīd Harija Zēdlera, Austrālijas modernisma arhitekta izstādi. Grafiskais dizains ir izstādes noformējumā, burtos, kuros mēs izvēlamies izstādes anotācijai un daudzās lietās, sīkumos, kurus varbūt tāds iriņas cilvēks nepamana, bet speciālists redz. Un, jā, protams, ļoti nozīmīgi šobrīd ir arī ne tikai šī te drukātā vide, plakāts, grāmata, dažādi laikraksti, žurnāli. Ir ļoti būtiski arī šī virtuālā grafiskā vide, kas ir internets, dažādas mājaslapas, ir labāks, ir sliktāk piemēri. Un man ir milzīgs prieks par šiem te ļoti dažādajiem 3 cilvēkiem, māksliniekiem, kas šodien runās. Un, jā, pirmais ir Mārtiņš Rakstnieks, Mārtiņš Rakniks, cilvēks, ar kuru es arī esmu kopā strādājis un kura profesionalitāti un, kā lai saka, modro acis es ļoti augstu vērtēju. Vēl šodien ir Mikus Vanaks un Edgars Zvirgzdiņš. Par to visu vairāk pastāstīs projekta vadītāja Līga Turjanska. Es jūs visus apsveicu ar to, ka pavasaris ir pavisam tuvu, bet, diemžēl, vēl joprojām turpina plosīties vīrusi, un arī man ik pa laikam pazūd balss, tā kā, ja jūs mani pēkšņi nedzirdat, tad visticamāk, ka tā nav aparatūras vaina. Un, diemžēl, dēļ šiem pašiem vīrusiem šodien pie mums nevarēja ierasties arī Liena Drāzniece. Viņa ļoti gribēja un sūta jums visiem sveicienus, bet viņi šobrīd ir mājās pie saviem bērniem. Un mums, un droši vien arī jums, ir ļoti žēl, ka viņi šodien netika, bet mēs ļoti ceram, ka viņi pievienosies mums kādā no nākamajiem pasākumiem, vai no 27. martā vai 24. aprīlī. Lūdzu, sekojiet informācijai. Tomēr pasākums mums šovakar būs interesants, jo pie mums ir atnākuši 3 talantīgi, gudri un interesanti dizaineri, vīrieši, lai runātu par grafisko dizainu, par savu darbu un dalītos pieredzē.